pasākumu. Mēs norunājam, ka te būs koreferents, līdzīgi tēma par viduslaiku celtnēm Latvijā. Informācijai atvainojos, ka es neesmu speciāli varbūt gatavojies šim vakaram, tā fundamentālā līmenī, bet tas ir tāds izvilkums no manām lekcijām, kuras es lasu mūsu arhitektūras studentiem veselu semestru garumā Latvijas arhitektūras vēsturi visā garumā no pirmsākumiem līdz mūsdienām, bet es tādu arī nedaudz pārveidojot šo to, kāds pāris stundas pastrādāju, lai saliktu šo PowerPoint. Viņš nebūs tik ekvilibristisks kā iepriekšējā ar to skaisto grozīšanos, bet tādā klasiskā akadēmiskas lekcijas stilā pasniegts. Pie mums monumentālā arhitektūra ienāca pašās 12. gadsimta beigās ar mūra celtniecību, kas līdz tam Latvijā nebija pazīstama, un pirmā tā bija bīskapa Meinharda celtā Ikšķilas baznīca, savulaik Daugavas krastā, tagad viņi ir Saliņā, Rīgas ūdens krātuves teritorijā. Šitais ir tāds brīdis, parasti ne katru vasaru, bet vienu otru vasaru tiek ūdens līmenis, ūdens krātuvē pazemināts, un tad var aiziet ar sausām kājām līdz Ikšķilas baznīcai, kura tika sagrauta jau Pirmā pasaules kara laikā, un tad 20. 30. gados kāda zviedru arheologi tur pa viņu ņēmās, un dažādi šobrīd viņi ir uzlikts virsū tāds jumts, kā jūs redziet dažās vecākās bildēs. Mēs redzam to, kas no viņas ir palicis pāri ar daudziem dažādiem un diezgan pat nedokumentētiem tur atjaunošanas mēģinājumiem. Un viņi bija ļoti vienkārši celtne, kuri faktiski sastāvēja tikai no, viņi bija pie tam ļoti īpatnēji 2 jomu, nevis 3 jomu, neliela celtnība kopā no 4 travejām, to arī te lietoja mūsu referents šo iezienu, tad traveja kulta celtnēs, tā ir tā telpas daļa, kura ir starp balstiem ar sienu un kur pārsedz viena atsevišķa velve. Un šī daļa bija tā, kas norobežoja draudzes telpu no kora daļas. Faktiski tā arī ir apsīde, tikai šai gadījumā 4-stūraina. Dažādos rakursos mēs redzam šo celtni, viņā jau iezīmējās, bet tie droši vien vēlāk uzslāņojumi, jau gotikas valoda ar smailoka arkām, jo to pareizi atzīmē, ka romānikai bija apaļloka arka, starpcīt bieži vien literatūrā šo arku, kas ir ar vienu rādiusu, it kā riņķa puse, sauc par pusloka arku. Nezinu, no kurienes latviešu valodā ir ieviesies tāds dīvains termins. Vācu valodā to sauc rundbogen, tas ir apaļloka, burtiski pārtulkoja, un viņš ir ar vienu rādiusu apaļš. Pusloks tas tāds jocīgi, man gribas teikt puskoka. Paņemiet loku, pārdaliet uz pusēm, ko jūs iegūsiet atkal loku. Neloģisks teiciens kā tāds. Daži mūsu mākslas zinātnieki ir diezgan stūrgalvīgi, ja viņi sākuši teikt, tad viņi tā arī turpina. Šeit parādās smailoka arks. Smailoka tas nozīmē, ka arkai ir nevis viens rādījus centrā, bet rādījusu arkas loka rādījus centri, 2 atvirzīti viens no otra, un cekulā viņi veido lūzumu. Ir pat grūti pateikt, kurā brīdī starpkara periodā 20. gadsimtā kaut kas tiek piemūrēts, mēģināts kaut ko atjaunot, papildināt, un autentisks ir šis centrālā kolonna, un tas ir saišķu pīlārs tā sauktais. Pīlāri sauc šos balustus kultu celtnēs, kuri nav plānā tikai taisnstūraini, bet kuriem vai no šim taisnstūrim ir it kā izgriezts stūri, un tur 3/4 kolonijas ievietots. Viņas atgādina tā kā tāda kolonu saišķi it kā. Un pat ievērojamākā no tā daudziem aspektiem un savu autentisku ziņā kulta celtne, gribētos pat teikt, visā Baltijā ir mūsu Rīgas doms, kurš sākotnēji
bija tipiski romānikas stila celtne, un tas parādās viņas plānā. Jo pirmkārt viņi bija sākumā jau romāņu laikā domāti kā it kā šī halles tipa ar vienādu jomu augstumu, par ko liecina neparasti platie sāni jomi. Salīdzinot ar vidus jomu, tikai nepilni 2 metri mazāks laimums šeit ir. Un ir šis šķērsjoms, kas nav pārāk liels, tas ir šis šķērsjoms, un romānikai tas ir tipiski. Viņi ir it kā salikta no tādiem vairākiem locīšiem. Tad smagnēja tā baznīca ir, un te mēs redzam, šķērsjoms parādās ļoti izteikti apjomā, un papildus altāri ir apsīdās, kas ir tā kā tādi cilindra segmenti, un mēs redzam, tā kā tad pucīši pielikt klāt. Un arī galvenā altāra apsīde nobeidzās ar šādu te cilindrisku veidojumu. Un te jumti, ko mēs redzam, ir jau vēlāk tapuši, jau 18. gadsimtā tipisks barokāls zelniņš, un arī sākotnēji ļoti augsto smailo gotisko torni. Ziemeļu gotikā torņi bija ļoti smaili, piramidāli, un uzreiz par šo stilu likā ļoti atšķirīgi no tā, ko mēs redzējām tur Ķelnē vai franču piemēros un tam līdzīgi. Šis ir tā saukās ziemeļu vācu ķieģeļu gotikas tipisks piemērs. Un varētu domāt tā, kāpēc te nav tie argabutāni un viss tās ļoti smalkās un ažūrās formas. Mūsu klimatā Ķelnes domas nepār 10 gadus nenostāvētu, jo mums nepārtraukt mainoties sasalšanas, atkušanas cikliem ziemā, šajās konstrukcijās neizbēgām mitrums kaut kur, kas notiek, kad konstrukcijā ir mitrums iekšā sasals, viņš, protams, plēš momentā kopā. Tāpēc tāda brīvstāvoša argabutāna mūsu klimatā vienkārši nav iespējama. Arī viņi jānosadz ar pamatīgiem jumtiem, bet arī tas jau tad vairs nebūs tā arhitektūra. Un visā Ziemeļvācijā izplatījies pirmkārt būvmateriāls, mums jau nav pieejami arī šie akmens materiāli dabiskie, kad izmantoja ķieģeli. Lai gan Doma baznīca sāk celt no ielas tā, tas bija acīm redzot šis Sāmsals kaļķakmeņs, baltais akmeņs, bet drīz pārgāja par šo ķieģeli kā galveno būvmateriālu. Un tad ir tāda schēma, un mēs redzam vēlāk mainījās idejas. Sākumā varbūt bija paredzēti 2 torņi kā vācu katedrālēs, par to liecina šis faktiski kā šķērsjoms veidotā rietumu daļa, jo ļoti masīvas sienas visapkārtēji, bet beigās izšķīrās pāriet uz to bazilikālo formu, atceļot vidusjomu un izveidojot vienu torni. Nav laikam otrs tik tālu uz ziemeļiem kulta celtnes, ņemot paralēlas uz pasaules kartes, kuram baznīcai, kā tipiskai klosteri baznīcai, jo tad, kad viņi būvēja, Rīga jau arī bija, un Doma baznīca tika fiksēta kā tā, kas ir ārpus sienām. Pirmā pilsētas nocietinājuma siena ir mūris, gāja, tur, kur tagad ir Rādsnams, Rādsnamam viņi pat šķērsām gāja cauri, Rīdzenes upītes krastā, un Doma baznīca atradās faktiski ārpus pirmās pilsētas nocietinājuma sienas. Tas bija klosteris, un šis klostera pagāms, jeb klotrs, to arī latviešu valodā pārlieto šo pašu vārdu. Angļu valodā klotrs saucās kloister. Kloister nenozīmē klosteris, bet šo klostera pagāmu, kuru aptver krusteļi. Krusteļi ir nevis tāpēc, ka viņi pārsek ar krusta vēlēm, bet ka to arī izmantoja dažādiem reliģiskiem pasākumiem, notika tur tā krusta nešana apkārt. Es liturģiskās detaļās varbūt neiedziļinos, un man viņas, godīgi sakot, pārāk arī interesējuši. Un vēl viena telpa, tad apkārt tur atvedās mūku cēles, un šajā vietā Doma kapitula, zāle, jeb galveno garīdznieku augstākā šī sanāksmu zāle, kur arī ir jau 13. gadsimtā
uzcelt. Un te ir minēti tie galvenie celšanās periodi, bet ir jau zināms, kad 13. gadsimta jau sākumā faktiski pirmajā pusē baznīca jau funkcionēja. Un tie ir tie parametri, par ko jau iepriekš runājām, kā tā vēsture attīstījās, to es verbāli visu jau izskaidroju, un tā ir jau vēlāk gotika, kad piebūvēja šīs sānu kapelas, kas ir jau pārsaks, jūs redzēt, ar tā sauktiem zvaigžņu vēlvēm. Tās ir vēles, kuras mēs plānā iezīmē šīs līnijas, nozīmē vēlvju ribu vietas, un šeit ir ne tikai krusteniski šīs ribotās vēles, bet viņš jau papildina ar daudzām citām ribām, bet saglabājot diagonālību no viena stūra uz otru. Un tā viņš papildina, tur ir specifiski nosaukumi, liernas, ķerseroni, kā viņi sauc visu šīs te papildu ribas. 16. gadsimtā tas pirmais tornis nodega, tas bija pilnīgi pēc piramidāls, un 16. gadsimta pašās beigās torni atjaunoja, bet apakšējo daļu jau izveidoja līdzīgi, kāds viņš tagad ir, ar tādu galeriju, un tad nāca augt piramidāla smaili. Tas bija pirmais brīdis, ka faktiski kaut kāda baroka forma valoda. Un baroks ir raksturīgs ar to, ko vēlāk, jau 18. gadsimta, tas ir vēlais baroks, plastisms jau gāvarā. Tad viņi uzlika virsū to, kas pašlaik viņā ir tā saukt ķīvēri, tādu veidojumu, netik augstu, daudz zemāk. Nu, vecās bildēs, kas ir pirmais šis Mirjāna pogrebums, kurā mēs redzam domu vēl to sākotnējo gotisko torni. Un jau vēlāk 17. gadsimtā bija šis jau nākamais tornis. Varam redzēt atsevišķās detaļās romāniskos elementus, šīs cilindriskās apsīdes un tipiska detaļa romānikai arkatūras josla. Tā ir tā sauktā aklā arkatūra, tad ārku virkne, kuras nav vienkārši tā pārsegums virs ailām, bet kuras reliefā uz sienas atveido, bet viņas ir apājas. Viņas nav kā gotiskās. Arī šīs ailas ir apaļloka, tā ir no romānika. Interesanti, ka gribējos reiz tādu epizodu atstāstīt pirms gadiem, vairāk nekā 10, tas bija Lībekā. Turienes Fachhochschulē un turienes viens slavens profesors stāsta viņu studentiem par viņas laika arhitektūru un par Lībeku un stāsta, ka Lībeks Marijas domas sākotnēji ir bijis tipiski romāniska baznīca un ka viņai bijis apmēram tāds plāns, rāda šī plāna grafisko rekonstrukciju, kā mūsu domām joprojām viņš ir pamatā. Viņš jau, tas ir unikums. Eiropā tāda otra vispār nav. Tagad jūs varat tikai tur zem grīdas, tur arheoloģiski slāņi ir atklāti vietām, stiklu grīdi ielikt. Var to redzēt. Es tam profesoram pēc tam saku, bet jūs Rīgā esat bijis Rīgas domas joprojām tāds pēc. Ko, kaļ? Vācietiem nemazākā jausam, viņš prasa, ka tā Rīga ir dibināta. Es saku, bišķiņ vēlāk gan kā Lībē, bet redz, kur ir. Un tā altāra daļa ir tipiski šos romāniskās iezīmes. Pilnīgi tā absolūti romānija šeit. No gotikas nekā, virsoja šis jau vēlāk 18. gadsimtā uzliktais baroka. Šīm ļoti plastiskām liektajām līnijām austrumu zelnīs. Toties ziemeļu šķērsjoma ieeja uz ziemeļpusi pret Domu laukumu. Un Domu laukumu kultūras slānis ir pacēlies par 4,5 metriem laika gaitā. Tāpēc tagad viņi ir kā bedrēji, un to liekas, ka kādi Gotlandes meistari dadinājuši. Jautāja par tām baznīcām iepriekš, kā tur bija tām viduslaika baznīcām. Gotlandē ļoti daudz baznīcas, uzskata, ka viņi meistari strādāja, bet pašā Gotlandes galvaspilsētā Visbijā tikai viena viduslaika baznīca. Tā ir barokāli pārveidot, joprojām ir. Un tur ir 7 viduslaika baznīcas drupas, kas pa drupām pārvērtās jau tad, kad Visbija beidza kontrolēt tirdzniecības ceļus pa Baltijas jūru, izveidojās Kanzas savienība ar Lībeku priekšgalā, un tiem tur vairs nevarēja tos meslus ievākt no kuģiniekiem. Un
viss bija pagrīm. Baznīcas vairs nevarēja lietot, un tā viņš joprojām stāv drupās. Nu jau vairāk nekā 600 gadus. Tas ir atbild arī uz to, ka pēc daudzas ķelniem vai citur tā arī paliek ilgu laiku nenobeigts, un tikai 19. gadsimta industriālā revolūcija ir jau pavisai citu ekonomisko fonu ļāva šādas idejas īstenot, atrodot senos viduslaiku plānus, nu, kad dzimta tā ideja šo romantisma vēsmu ietekmē to baznīcu atjaunot. Nu, tas ir tipiskais šis perspektīviskais portāls, pilnīgi autentisks, nu, varētu domāt, ka viņš arī 13. gadsimta vidū ir tapis, bet visu Gotlandi ir vismaz kāds 25 vai 30 baznīcas, kurām ļoti līdzīgi ir šie portāli. Tas liek domāt, ka ar visiem šiem akmeņu skalumiem parasti ir tā, ka skatās uz šiem baznīcu rotājumiem, un faktiski doma baznīca ir vienīgā, kur to var redzēt, ko attēlo, vai tā ir vēl tāda romāniski bišķi pārpalikums, jo romānikā bija ļoti piesātināti skulpturāli veidojumi. Iekšā valstu kapiteļos tur visādus dzīvniekus, ko tik viss netaisot. Tās ir vesels skulpturāls kompozīcijas. Gotika to visu nomainīja vairāk vai mazāk ar abstraktu, tādu augu ornamentu, tādu vispārinājumu. Šeit jau sāk strādāt konstrukcija, arhitektūra kā galvenais tās mākslinieckās izteikums nesējs. Un pamatā bija, kad tas bībeles sižets, kad tu ej iekšā, tad tev pretī stāv Jēzus ar roku parāda pa labi. Un tā būs tiem dievticīgajiem svētlaimē dzīvot, bet pa kreisi tie, kas Dievam netic, tie nonāks ellē. Tāpēc pa labi tur bija ziedi, puķes, kaut kas smuks skaists, pa kreisi tur visādi vilti lāči, viss, kas saistās varbūt asociatīvi ar elli, un šeit nevar saskatīt. Ja Jēzus rāda mums pretī skatoties kreiso roku, tad arī kaut kas stedīgi grūti saskatīt, bet tik kaut kāda tāda vilku, kur te parādās. Šeit tādi gaišāk, labā pusē un tādi pozitīvāki māksliniecisko cīņu sižeti. Tā ir bilde, kad pirms vairāk nekā 10 gadiem atjaunoja kādreiz 20. gadsimta sākumā izveidot to bīskapa Alberta skulptūru, ko padomu laikā novāc doma pagalmā. Nu, tā šis kloķis izskatās no Dobaznīcas stūrņa. Nu, un iekšpusi. Protams, ka šeit nav ķieģeļu konstrukcijā tā iespēja izveidot kārtīgi piesātināts viss šīs formas. Tā ir tā daudz masīvāka, varbūt arī šī romānikas vizuālo tēlu vairāk saglabājusi telpa, bet tomēr visi gotiskie elementi eksistē. Ir šie saišķi pīlāri, no kuriem pa sienu no profilēta kolona saišķi paceļās līdz vidusjonu vēlju pēdām, un tās ir parastas krustu vēlves, lūk, viņu ribu krustpunktā ir rozēta, par ko mēs iepriekš runājam, to sauc par rozēti. Nu, un kas šitie tādi ir? Tās ir savilces, kuras neļauj šai vēlvei izkļauties uz sāniem. Tas ir tas konstruktīvais. Tas ir nesen ielikts, ne? Ne, tas ir no sākta gala. Ja viņas nebūtu, tad tā siena būtu izgāzusies. Kontrforts tam mums nav, argbutāna ārpusē nav, un konstruktīvi šis jautājums jāatrisina. Tas ir no sākta gala. Un tie ir, šobrīd droši vien to risināt metālā, bet tie ir ienekuroti koku stumbri, kuri faktiski ir stiepti. Viņi nav spiesti, bet viņi darbojās uz stiepi, jo tā vēl grib izkļauties, un lai sāne neiet uz āru, tas koks viņi neļauj vēl pēdām vienai no otras iet uz āru. Viņiem ir tieši tā pati funkcija, kas ķelnas domā šiem ārējiem argbutāniem, kur tu ilgi runājām. Tā arī ir konstrukcija, kur varbūt liekas tā, nu, tas ir kaut kāds vēlāks papildinājums, viņi varbūt tik organiski neiekļos iekšā, bet ir absolūti nepieciešama konstrukcija, kurš tas nevar darboties. Nu, vispārējais jau ir baroka laika, varbūt neiedzināsimies ar ērģelēm, kurš tas ir atsevišķi tēma, ar šo slaveno ļoti drezo ērģeļu prospektu, kas jau ir pasaules līmeņa mākslas darbs, pats kā tāds. Un krustēji, kā jau teicu,
Nākamā varbūt ir Polijā Kāmeņpamorskī, tur ir vienai katedrālei klāt šāds neliels klotis, tad jau tālāk Ziemeļvācijā mēs varam atrast daudz pēc šīs klasiskās schēmas, kur ir katedrāla un klāt viņai klosteru pagalms. Krustēji, tas viss arī piedzīvojas laika gaitā plašs pārveidojums pēc reformācijas. Tur viņš nedarbojās vairs kā klosters, bet iekārtoja tirgu, no Jaunavas bija tieši ieeja, visi šitie te bija aizmūrēti ciet, šie tā sauktie triforija logi, jeb atvērumi starp pašeju un pagalmu, un no 1895. līdz apmēram 1908. laikam gadam pēc Vilhelma Neimaņa, mūsu slavenā arhitekta, Mākslas muzeja arhitekta, autora un pēdējā pirms Pirmā pasaules kara direktora projekta, un viņa vadībā domas tika kapitāli restaurētas. Tajā brīdī arī viņam novāca daudz ko no ēkām, kas bija apauguši, izveidoja rietumu fasādi, izveidoja to ieeju, kur jau pat jūgeņu stila elementi parādās, ka mēs ejam tagad no Herdera laukuma puses iekšā Doma baznīcā. Un Neimans atradis dažus šo kolonu kapiteļus, autentiskos, atveidoja visu pārējo. Tā bija ļoti pamatīga zinātniska restaurācija. Tā ir kapitula zāle, ko iepriekš jau norādīju šajā te vietā. Tā ir tāda, varētu teikt, agrākajām klasiskām un jau pilnībā Eiropas līmeņa iekštelpām ar absolūti autentisku viduslaiku gotiku. Otra vecā baznīca ir Pētera baznīca, bet uz 13. gadsimta sākumu attiecās tikai šī daļa līdz Šķērsjomam. Faktiski uzbūvēja pirmās bez ieejas daļas šīs te vidusjomā 3 travējas tikai, un tālāk to baznīcas neuzbūvēja. Un tā nostāvēja gandrīz 200 gadus, un 15. gadsimta sākumā tad izvērsās tie lielie pūdarbi, tā jau bija vēlā gotika. No Vācijas ieradās būvmeistars Johans Rūmešotels, rakstīts tāpat kā iepriekš, un tad 2 gadu laikā uzbūvēja visu šo altāru daļu. Un tā ir viena no nedaudzajām, varbūt arī Tartu katedrālē, kas ir grupās stāv, bet no esošajām funkcionēšanām baznīcām Baltijā faktiski vienīgā, kurā mēs redzam pilnu šo to pašu plānu konfigurāciju kā franču vai vācu gotiskajās baznīcās mēs redzam ar pilnu deambulatoriju, altāra apēnu, mums nav 5 jomu, viņi ir 3 jomu, ar pilnu šo kapelu vainagu, kurā tie būtībā spēlē kontrforsu lomu. Siena ir pilnībā, nav siena, tas ir viens iestiprums, tas ir karkas vien, kas visu šo konstrukciju notur. Un pēc tam jau 15. gadsimta vidū to Rūmešotela uzbūvēto daļu savienoja kopā ar šo. Viņi nebija pilnīgi precīzi trāpījuši to vienu daļu pret otru, un tad mēs varam redzēt, ka šie balsti nav apzalot uz vienas līnijas. Bet jau iepriekš šajā daļā paplašināja vidusjomu nedaudz, tā kā no 13. gadsimta sākuma faktiski tikai 2 šie balsti palikuši. Šito paplašināja un 15. gadsimta vidū sāni joms pārsedz ar zvaigžņu vēlēm. Šīs ir vienkāršākais zvaigžņu vēls, kur vienkārši to krustu, kas ir diagonāli papildīt ar vēl tādām no pēdas izējošām, ne diagonālībām, bet šaurāk komentīri pret sienu, kuras ar cepuli savieno šķērs. Tās jau par liernām, tas atvērt ķerseroniem, un šīs ir lieranas. Tie vārdi, ko es iepriekš nosaucu, bet tā zvaigžņu vēl varēja papildināties ar vēl dažādiem elementiem. Šī ir vēl piesātinātāk, un šī tā pavisam piesātināta zvaigžņu vēl.
mūsu Pētera baznīca arī augstuma ziņā ir ļoti iespaidīga, 30 metri ir līdz Vēluļu Cakulam vidusjomā. Ja salīdz par tiem izmēriem te runājām, tā visām lielajām franču katedrālēm ir ap 40 metriem. Normāli tā, kad jau ir 37, 8 metri, tās ir tās milzīgi augstās. Amienai un Šartrai laikām ir 42 vai 3 metri, un pat augstākā viduslaika katedrāla ir Beauvais, Francijā, bet tā ir arī palikusi, viņi sāk celt no kora daļas, un tā viņa ir palikusi tikai šķērsjums un viss, un tāda viņa joprojām stāv, tā rietuma daļa viņa vispār nav. Tā ir 48 metri. Tā ir ievērojama augstāk, protams, bet to mēs varam arī redzēt, ja tu skatieties no Maskavas Forštats kaut kur no salu tiltu, no Pētera baznīcu uzreiz var redzēt, cik jumts uzreiz tikpat, sliktākā ķelnē paceļās ievērojami pāri visām vecrīgas siluetu pamatnē. Viņa arī sākumā bija tāds pats kā Doma baznīca, tajās panorāmās redzējām piramidāls tornis, tas sabruk, tad sāk būvēt jaunu, tur atkal izcēlās ugunsgrēks, Pētera baznīcai nav veicies kā citām. Un tad 17. gadsimta beigās Šūp uzbūvēja šo torni, apmēram tādu, kādu mēs redzam šobrīd. Viņš atšķirās no tagadējā to, kad apakšējais kupols bija tāds lielāks, tikpat liels kā tagad, bet tie augšējie uzreiz tādi šaurāki palika. Tagad atjānojot viņi ierakstīja, uzskatīja, ka proporcija būtu tāda harmoniskāk, ideālā vienādi malu, vienādu sānu, trīsstūrī. Bindens Šūp bija arī liels meistars ne tikai arhitektūrā, bet celtniecībā, pēc viņa zīmējumiem izveidoja šos portālus rietumu fasādē, un tie arī pielika klāt uz barokālos papildinājumus ar tādiem ievījumiem, ko sauc par volūtām. Šitie ir toskāniskie kapiteļi, ko mēs redzam te. Tas ir antīkais viens no orderiem kapiteļu veidiem, bet jauniskie ir tādi, kuriem kolonu noslēgumā viņš ir tādiem ievījumiem. Tos ievijumus sauc par volūtām. Arī šīs ir volūtas te. Viņas tāds maz izteikts, bet tas arī tipisks tāds baroka laika uzslāņojums. Bet arī šitais nodeg 721. gadā tā turistu tipa leģenda, bet tas ir patiesi notikums, kad arī Pēters I tajā brīdī bijis Rīgā. Viņam ir paticis, viņš teica, tas jāatjauno. 746. gadā meistars Jokāns Vilberns viņu atjaunoja, jau arī nedaudz atšķirīgi no sākotnējā Bindens Šūp torņa. Un tā viņš nostāvēja kā pasaulē augstākā koka konstrukcija līdz pat 1941. gada 29. jūlijām, kad tā arī leģenda, dažādi uzskati ir, kā vecrīga aizgāja bojā Otrā pasaules kara sākumā. Mums skolā mācīja, ka, protams, vācu fašistiski okupanti to izdarīja, bet visticamākais stāsts ir, kur man ir daudzkārt prasījuši, daži atsliecinieki stāstījuši, un vēl pirms 30 gadiem viens kungs man pienāk un saka, tu zini, kā tas notika? Mēs tam ļoti tic, tas nekur nav publicēts. Viņš ir tā, kad dega vecrīgi, tajā naktī viņš dzīvojas kaut kur tur Elizabetes vai Dzirnavielas rajonā. Viņš saka, redz, vecrīgi deg, jā, kaut kas bumboja, kur, bet dzīvojot ceneši, ka es dzirdu, kad atskan tāda gaudošana zinām, un tad vecrīgā kaut kas sprākst visu laiku. Virs centra no ziemeļpuses vecrīgā sprākst, un pēc laika nāca no vecrīgas puses, aiznedoja dažas vācu lidmašīnas. Vācieši nāca no Daugavas kreisā krasta. Un tad dzirdēja atkal kaut kur, bet jau ziemeļos kaut kas sprākst. Nākamā rītā aizgāja uz Berģiem, tur redzēja sabombardēts Krievu haubits. Tā kā es ļoti ticu šim stāstam, un tas ir tāds diezgan pamatots, kā šie notikumi tajā laikā risinājās. Tā kā tur Krievu promējot mēģināja iznīcināt, lai nepaliek tiem otriem okupantiem. Nebija arī tā, ka tas tik lielies kā izlūktonis, tāpēc no turien... Tas bija tas tipiskais, kad it kā
Tur ir sēdējis kaut kāds artilērijas koriģētājs Pēterbaznīcā, bet ir vēl viens otrs pastāsts, kā Krievu, tas tornis tā, ja tur trāpa kaut kur tad viņš aizliegās pēkšņi tornis tajā daļā, kad ir darījuši to pašu, ko vācieši Varšavā. Viņiem bija speciāli vācieši kara laika beigās gāja, un faktiski viņiem bija uz muguras. Tā kā napalm bumbas būtībā viņiem bija uz muguras cisternas ar degmaisījumu, un viņi tā kā mēs apsvizām augļu kokus, pūt to degmaisījumu mājās un ledumu klāt. Un šitā... Tas pats ir noticis arī... Tas ir pirms notikšanas? Tās ir mūsdienu bildes. Tās ir mūsdienu bildes. Abas divas? Abas divas ir mūsdienu bildes, jā. Tās ir mūsdienu attēlu, jau atjaunojot. Pēc kara viņš šādi izskatījās. Ja? Jo tur jau bija rakstīts, ka vidusjoma vēlvs iebruka jau tad, kad nodeg tas jostiem atjaunotais tornis, un tās izveidoja kokā. Tā kā tas viss viegli nodega, bet virs sāņu jomiem šīs vēlvas smuki palika stāvot. Te mēs redzam, jumts ir pa galām, viss ir nodedzis, vēlvas tā kā stāvējuši. Pats interesantākais moments, šitais ir 70. gadu uzņēmums, kā viņi atjaunoja tērauda konstrukcijās. Laikam klātesošie jau šo nav piedzīvojuši savā mūžā vairs. Man pat ir viena gleznība, kur viņš ir šitādā stāvoklī uzgleznots. Šitā, jā? Jā. Jā, tur tas bija tā interesanti, vai ne, ka pakāpeniski, un tad no augšu pakāpeniski viņiem nostās stelāžas un apšūri virs tās metāla konstrukcijas izveidoja koka režģi, uz kura stiprina virsū kapara jumta iesagumu. Arī sākumā stelāžas bija līdz pašai augšai. Tā leģenda, ka meistars Jostens 1740. gados, kad atjaunoja torni, esot uzsēdies gailim jāteniski mugurā, izdzērs kausu un nomets, un tas iekrits sienkaudzē, un tas Rīgas vēstures kuģniecības muzejā ir saglabājies. Atjaunošanas projekta autors bija Pēters Saulīts, arhitekts. Viņš, protams, tā nevarēja uzsēsties tam gailim. Tur bija stalaišs, viņš uz tā gaļu uzsēdās, izdzēra, un tad viņš pats atstāstīja. Tagad, kur to kausu liks, tā leģenda ir, apakšā viss ir pūlis, kur tu metīsi. Viņš jau tā noskatījies un trāpījis gan precīzi pa jumtu kori. Un tas kauss sašķīta smalkās drumstalās. Un divi mani kolēģi, jau nelaids arhitekts Andris Vainovskis un Jānis Bērziņš, bija kaut kur uzrāpušies un atraduši tās stikla lauskas. Man viņas ir mājās, viņi iedeva man, lai sadod muzejā. Ziniet, muzejs man atdeva atpakaļ. Nav iespējams iegrāmatot. Kas tas par priekšmetu tagad mazāk kastītē? Ir pāris stikla lauskas no šī jau 20. gadsimta nogales kausa un notikuma. Viena interesanta epizode, cik tās vēlvas veidoja. Mēs jau runājam par to konstrukciju, tā vēlva grib izkļauties. Šeit ir brīdis šajā te vietā, būtiski, ka jūs ejiet pa baznīcu, tad jūs ieiet dienvidu sāņomā. Pēdējais pirms ambulatorija atvēs balsts, jūs uzmanīgi pastieties, redzēsiet, ka viņš nav ķieģeļu. Viņš ir betona. Un uz betona vienkārši uzkrāsots ķieģeļu raksts. Viņš 60, ja nemaldos, 7. vai 8. gadā pēkšņi tas viens balsts sabruka, jo pamati šādi stāvot bez jumta vairākus gadus jau arī bija cietuši, sēdušies, un tas gan bija brīnumains skats, tās vēlvas, lūk, karājās šitā gaisā, viņām vajadz arī sabrukt, bet tās vēlvas palika, viņas tā kā tāds čauls, jo viņas laikos mūrēja kaļķi jau, ir leģendas, ka tur lika klāt piespienas sūkalas un olbaltumu vai ko, vielas, kas kaļķim līdz cietēt gadu simtiem. Viņš paliek kā viens, viņš beigās paliek tik izturīgi forma, kurš šitā pilnīgi, tā saka, viena otrā ieķīlējusies un tās vēlvas palika nesabrukuši.
Protams, es to savām acīm redzēju, saskrēju inžņietāju, ko darīt, ir jau bīstam stāvēt apakšā. Nevar tā kā maksimā sabruk un tā lien apakšā un gaidīt, ka nākamais posms uzkrīt uz galvas. Bet veiklu izgatavoja metāla konstrukcijas, pabalstīja viņu un visu to izdevās restaurēt, saglabājot autentiskās vēles. Tās tāds dažs, varbūt ļoti saudīgs epizodes, tas ir 41. gada skats pēc vecīgas sagraušanas. Pirmais dievkalpojums notika precīzi 50 gadus pēc baznīcas sagraušanas 1991. gada 29. jūnijā. Toreiz izdevās piesaistīt tur Maskavas līdzekļus, viņi atjaunoja kā tādu toreiz arhitektūras centru, izmantoja, protams, Krievu laikā tikai kā tādu izstāžu zāli un citām publiskām funkcijām, tad bija runa par kaut kādu draudu sakraunošanu vai tam līdzīgi, bet šī publiskā funkcija, protams, tur ir arī likumsakrīgi, kad baznīca jau visu laiku karo, pilnīgi grib pārņemt, bet tas ir par tomēr plašāku sabiedrības naudu, nevis par baznīcas naudu. Tā baznīca ir atgriezta dzīvē, pretējā gadījumā tur aizpamūs tikai drupas. Tagadējās vēles ir dzelzbetona konstrukcija, bet precīzi atveidojot to formu, kāds viņām varēja būt iepriekš. Un baroka, jau baroka stila portāli, kas ir 17. gadsimta beigu pienesums. Un šīs ir tās zvaigžņu vēles, pa kurām iepriekš runāja dienvidu sāņu jomā. Viss piesātinātākā un graznātāk no tām. Un mazākā šīm senajām viduslaika baznīcām ir Jēkaba baznīca, kurai arī romānikas pazīmes saglabājušās, ir īpaši arkatūra, austrumu fasādē pret Jēkabu ielu pavērstā, un tas ir tipisks itāļu romānikā, kad zelmeņos gāja kāpjošās arkatūras, bet visām viņām ir apairoga forma, šiem arī apairoga pārsēc. Un tas jau ir gotikas laika uzslēgājums, kur vēlāk jau pienācis klāt arī šis nelielais bumbuļveidīgā apakšdaļa, kas ir savu veida baroka uzslēgājums. Viņi daudz cieta, kad ordenis karoja pilsētu, jo sākumā ordeņa pils atradās tur, kur bija Dominikāņu klosters pie Jāņu baznīcas. Uzsākt tur tagad tā pils ir, un bija zināms, ka apšaudījās savā starpā lielgabaliem, un tā tā. Tad tas tagadējais tornis ir tapis jau vēlāk, un pēc tam izveidojās tā jau 18. gadsimtā tā apakšējā daļa. Un viņi ir tādi smagnējāk par citām, ko es iepriekš stāstīju, tev Jēkabu jau skatā, šeit labi redzēt. Jāņu baznīca, kura ir celta jau 13. gadsimtā, bet no tās nekas no daudz nav saglabājies. 14. gadsimtā ir portāls, viņai ir bijis izveidots, bet pat šī te baznīca pēc šī pilsētas cīņā faktiski uzcelta no jauna 15. gadsimta beigās, un tas ir vienīgais tāds autentiskais, labi saglabājies gotiskais zelminis. Un vēlāk gotikā tipiskā bija šī pakāpju veida forma, kas mums tagad ekrāna pielikt priekšā divu slīpju jumtām. Tornīts ir arī, tas ir 19. gadsimtā pārveidots jau pēc tā laika Rīgas pilsētas arhitekta Johana Darījās Velsko projektu. Pēc arī 100 gadus vēlāk viņu vēlreiz atjaunoja un paplašināja, izbūvējot austrumu galā šo piebūvi, kas ir zemāk par šo gotisko daļu. Tas tornīts bija vēl vēlāk, bet 19. gadsimta pēc Kauskovi atjaunoja. Tas ir, kad altārs ir izveidots. Tie ir vārti vēl, kas vēlās gotikas. Vēlāk gotika vispār tāda ļoti dekoratīva palika, un dažkārt pat arkām, kas nebija tā vēl, bet tā dekoratīva forma, kurai nav pat tāda varbūt konstruktīva loģika vai tektonika, kur mēs viņu redzēt, tā ir tipiski tāda. Un viņi pārsēdz ar jau
tīkla velvēm. Tīkla velve atšķirās no zvaigžņu velves ar to, ka nav vairs diagonāla riba. Tā ir vienjoma baznīca, kurai kontrforsi arī ir, bet viņi neatrodās uz ārpusi, bet viņi atrodas no sienas telpas iekšpusē. Uz kontrforsiem balstās tas augtais šķīrējārks, kas vienu travēju nodala no otras, bet kad mēs skatāmies cauri šo zīmējumu, tad tā riba neaiziet uz cepulu. Ja šitā aiziet līdz cepulām, tad viņi neiet cauri, viņas kaut kur visas viena otrai pārlec. Un ja mēs paņemsim garanās, tad tā labi pāranalizē redzēt, ka viņa pat nav simetriski šī velve. Ļoti bieži par tīklu velvi mēdz saukt, tas ir mūsu raksturīgākais piemērs, tāpēc, ka viņi kā ļoti smalki, it kā tāda tīklu vizuāli atgādina. Bet tīkla velve var būt arī pavisai vienkārši. Piemēram, Prāgas Svētā Vita katedrāle, kas arī viena no tām milzīgajām Eiropas katedrālēm, viņai ļoti vienkārši tīkla velve nāk no katras stūra divas ribas, bet viņas neiziet diagonāli cauri, bet pārdēlās vidū tā kā tādā rombā, un tad aiziet pāri. Viņas pārnesās kaut kā savādāk. Tās ir tīkla velves, bez diagonālās ribas. 13. gadsimta beigās Latvijā tapa vēl vairākas viduslaiku baznīcas, un tās divas slavenākās ārpus Rīgas noteikti ir Cēsu Svētā Jāņa baznīca, un šie kontrforsi ārā tie ir jau bišķi vēlāk laika, bet sākotnēji baznīca celt 1283. gadā. Viņam likā gotisks tornis, bet tas ir piebūvēts jau vēlāk baznīcai klāt. 19. gadsimta vidū pazīstams latviešu būvmeistars, kas Vidzemē darbojās, bija Mārcis Sārums. Mūsu arhitektūras vēsturnieki jau starpkara periodā ir latviešu celtniekiem pētījuši, kur tad tie vecākie parasti uzskata, ka pirmais profesionālais arhitekts ir bijis Jānis Baumans, kas Rīgā būvā ar mājas cēla daudz, bet Vidzemē darbojās arī Mārcis Sārums, bija arī Jānis Meņģelis. Citi tie bija tādi, ar profesionālu izglītību, bet īsti savs nozars profesionāli, un viņš ir piebūvējis šo torni klāt. Cēsu Jāņa baznīcā mēs redzam vēl visu to pašu, ko Doma baznīcā, tikai viņi vēl it kā tādi smagnējām, un tā ir tā tendence, kas ir ļoti raksturīga vispār šai gotikai, ar vien vairāk braucot uz ziemeļiem. Respektīvi, paliek it kā smagnējāk tā visa iekštāla. Šeit vēl mēs redzam sāni jomu un vidusjomu nodalošo arkāžu pēdas, vairs no pīlāri, bet viņš gandrīz nonāk līdz zemē. Bet ne tas ir tas raksturīgākais. Šeit vēl paceļās šis saišķu, jau pīlāra, kā šis reliefs pilastra veidā. No sienas izvirzītā konstruktīva daļa, kuri veidota pēc kolonnas principā, ar bāzi, ar kapiteli, ja kaut kāds kapitelis ir augšā, tos sauc par pilastri. Šie pilastri paceļās līdz velvi pēdām, savildas tāpat kā domā, bet sienu ritmiski sadala šie pilastri vēl. Vēl tālāk Valmierā, vairs nav nekas, velvi pēdas balstās uz konzolēm, un siena paliek gluda. Un tā arī Igaunijā visām gotiskajām baznīcām ir, un vēl tālāk ziemeļos ir tikai Turku katedrāle, kur arī tas pats siena ir jau gluda. Mēdz teikt, redz, ziemeļos tie nebija tādi lieli meistari, tik slaveni arhitekti kā tur franči vai vācieši, tad to vairs nevarēja, nespēja, bet droši vien tas būtu tāda nedaudz provinciāla aprobežotība, ir savs izskaidrojums. Visi šie klimatiskie apstākļi, būvmateriāla pieejamība, protams, arī ekonomiskais fons, kas diktē visu to, bet absolūtā, tādā analogā atbilstībā Eiropas metropoles gotikas principiem arī ir veidot šīs mūsu viduslaiku baznīcas. Tas ir oriģinālais portāls, kas ir tagad jau ieejot tornī iekšā, tornis ir piebūvēts klāt, kāds no 13. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta vidum bija galvenā ieeja. Tagad jau tās ir otras durvis Cēsu Jāņa baznīcā. Tas ir skats no altāra atpakaļ uz ērģeļu, luktu, un Cēsu Jāņa baznīcā ir ļoti interesanti detaļi. Šajā altāra daļas labajā pusē šī vitrāža.
saglabājās visu krievu laikus. Interesantā veidā tas ir unikums, ka šāda te, varētu teikt, buržāskās ideoloģijas simboli, tomēr arī padomu vara kā netika klāt šeit. Tas nav mūsdienu atveidojums, tas ir 30. gados. Šķiet, ka pēc Āņša Cīruļa metiena izveidoja šī vitrāža ar Latvijas valstisko simboliku. Iespējams, ka to pašu meistaru darbs un tie vēstures dati, kas saglabājušies 13. gadsimta beigas, ir Valmieras Sīmaņa, Svētā Sīmaņa baznīca, kuras tornis arī, protams, ir vēlāks baroku uzslāņojums, tipiska bazilika. Ar visiem šiem gotiskiem elementiem, un šeit mēs redzam, ko iepriekš teicām, siena ir gluda un pārseguma vēlnes balstās uz konzolēm sienām. Bet tā ir tikpat tīra ziemeļu gotika kā iepriekšējās. Burtnieku baznīca ir kā vēl, arī tas pats laiks. Tā ir trešā no šīm ārpus Rīgas vecākajām, kurām šī centrālā daļa ir vairāk vai mazāk autentiska. Tornis arī vēlāk, šeit ir gan vēlās renesanses un manierismu laiku uzslāņojumu, ieejas portālā, tornis jau ir baroka, vēlāk vairākas reizes pārveidotas baroka uzslāņojums. Es atvainojos, it kā jau 13. gadsimta, bet viņi ļoti daudzreiz pārbūvēja, bet saglabās varbūt vairāk nekā visas citas, tieši to viduslaicīgo tādu, kāds bija mūsu šīs te Latvijas mazpilsētu, vai pat tajā laikā tās tīri lauku baznīcas. Tā ir Rūjienas Svētā Bērta baznīca. Padomu laikā, droši vien ideoloģiski apsvērumi dēļ nodedzināt, šobrīd viņi ir atjaunot un darbojās. Un arī redzam šīs līdzīgi kā Burtnieku baznīcā, šīs atsevišķās gotiskās detaļas ļoti atturīgas, ļoti vienkārši. Arī trikāts, tā ir piektā, bet trikāts baznīca ir ļoti pārveidota. Gan no iekšpus, gan no ārpus, tas datējums it kā ir, bet tos autentiskos elementus mēs neredzam, jo šī ir tīra neogotika, mēs redzam. Gan tornis, gan arī visas šīs dzegas. Viņš ir tāds vienmērīgi ritmizēts, sasīcinātas, sīkas detaļas, ļoti piesātināts. Tas viss ir tipisks tāds formālā pazīme 19. gadsimta eklektisms stilām. Tas bija izvēles stils, kas atveidoja senākos stils, izmantojot jau iepriekš vēsturē zināmo stilu, formu, valodu, bet kā likums viņu ļoti ritmiski sablīvējot un padarot tādu sīku un piesātinātu. Un dažādos rakursos tas ir sens uzņēmums, šitais ir jaunāks, pagājušas vasaras uzņēmums no Trikādas baznīcas neogotisks, tas ir 19. gadsimtā veidots, tur Mārķis Sārums, ko darbojies pārveidojot šo baznīcu, un redzot, viņa darbs arī šie jau tipiskai eklektismu laika koku griesti. Ārējuši baznīca ir tieši tas pats, it kā viņi datēta ar 13. gadsimtu, bet no tā tīri teikt, ka kaut kas saglabājies nevar. Un arī Raunas baznīca, tas skatā no Raunas pilsētām, šī sevišķi glaznēnā Latvijas vieta, un pat šī baznīca ir ārkārtīgi tipiski tādu viduslaika raksturu, neskaitot barokālo torni, ļoti īpatnē konfigurācija tornis ir piebūvēts šķērsjoma galā, nav tie klasiskie kanoni ievēroti, bet ir zināms, ka Krievi ienāca Krievu Ziemeļkara laikā, un tad viņi bija izdarījis pilnīgi nopostīti, un to, ko mēs reāli redzam, tas ir jau autentiskā substance šeit. Un pēdējie pētījumi parāda, ka viņi tomēr tur ir kaut kur, bet to ir grūti pateikt, kādā mērā, kurā vietā. Noslēgumā tādu caurskrējienu, pārāk īstu, bet tomēr par Kurzemes baznīcām, kuras ir ļoti atšķirīgs, ļoti specifisks, pilnīgi kaut kas cits nekā pie mums Latgalē.
Latgalē, katoliskajā garā, tur ir Latvijas galā ir baroka baznīcas, varētu teikt, šīs kultu celtņu tēls, bet Kurzemē, jau 16. gadsimtā, pirmais Kurzemes hercogs, Gotthārds Ketlers, izdevā tādu pavēlu, ka tā galvenā reliģija būs luterāņi, un jāceļ visā Kurzemē luterāņu baznīcas. Šīs ir varbūt vecākas un varbūt kaut kur nedaudz iesniedzās viduslaikos, bet visas ļoti pamatīgi pārbūvētas. Bet sākot ar šo Ketlera celtniecības laiku, nostabilizējās tas klasiskais Kurzemes baznīcas tēls. Un tā ir parasti vienjoma, retāk trīsjoma, ļoti vienkārša baznīcas telpne, kas tāds interesants vārds, ko ievies latviešu valodā 30. gados, ja nemaldos, šī galvenā draudzes telpa, kurai austrumu galā piekļaujās parasti poligonāli, tas ir daudz stūraini, lielākoties vienkārši trapēcveidīgi, altāra apsīda, noslēgums trapēcveidīgi. No ziemeļu puses ļoti bieži viņām piekļaujās atsevišķi izbūvīt ģērba kambars. Svešvārdā tas saucās sakristē, ļoti bieži to vārdu lieto sakristē, kas ir ģērba kambars, kurā garīdznieks mācītājs pārģērbjās pirms dievkalpojumu un kurā arī glabā šajā telpā liturģiskos priekšmetus dažādos. Un rietumu galā ir tornis, kurš ir izvirzīts no pamatapjoma, viņš nav nevis sēž virs jumta, bet viņš kā atsevišķi aproms izvirzās ārā. Un parasti pārsēgs ar nepārāk augstu piramidālu jumtu. Šis tēls faktiski ir pārņemts no Gotlānas baznīcām, kuras iepriekš pieminēja. Lielākā daļa šo Gotlānas laugu baznīcas tieši ir tādas. Šis apjoms, viņas gan parasti ir tāda celtas ilgākā laika posmā, un no divām daļām it kā sastāv, vai nu tur pa priekšu uzbūvēja to kora daļu, un tā iznāca lielāka vai mazāka, tad otru, bet rietumu pusē arī no apjoma, pamata apjoma izvirzīts tornis. Un pat vecākā ir Sabilas, bet tas, ko mēs tagad redzam, viņi ir jau pārbūvēti diezgan stingri. To arī vēlāk piebūvēja klāt. Bet tā vairāk vai mazāk autentiska visu ir, arī tornis bišķi vēlāk piebūvēts, ir Bauskas svētā gara baznīca. Ļoti bieži viņām ir ļoti vienkārši pārsegumi, plakani koku pārsegumi, nav pat vēlvis, relatīvi vienkārši šīs baznīcas ir, Bauskā viņi ir ārkārtīgi tipiski. Tās varētu teikt Kurzemes baznīca savu veidu stereotips. Un pēc viņas ir sarinģojis chronoloģiskā secībā, sākot ar 16. gadsimta beigām un uz priekšu. Zemītes baznīca, Kurzemes pašā vidienē starp Kūdīgu un Tukumu, Rīgas, Ventspils, šosēs malā ir Strazdas baznīca, kurai gan ir ārkārtīgi skaidri, uzreiz pamanāms, ka visi šie uzslāņojumi ir tipiski 19. gadsimta pienesuma baznīcas arhitektūrā. Dažām no viņām torņi ir ar augstākām smailēm, kuras arī jau nav 16. gadsimta, bieži vien droši vien viņas ir vēlāk tapuši. Tā šī gan Jaunpilī mēs redzējām līdzīgi ir Laucienē, jeb Nodvožā, plašs Noīša ansamblis apkārt atrodās, bet šis portāls, protams, nav gotika, tā ir neogotika 19. gadsimta papildinājums. Tēvetē, tā ir ļoti veca un tiešām interesanta baznīca. Viņi izskatījās tā diezgan veidīgi, kas ir vēl pagājušajā gadsimta paši beigi foto, tur likās, ka vai tā baznīca vispār būs saglābjama, bet nē, viņi ir šobrīd skaisti atjaunot un tur viss notiek. Viņas altāra daļa, es tā saucās triumfu arkas, tad viņiem nekad nav šķērsjoni šīm Kurzemes baznīcām, bet tā ir šo seno 16. gadsimta vēlu, kas ir tipiski viduslaicīgi pēc savu rakstu, tipiski līdz zvaigžņu vēlvei. Tā ir šī 16. gadsimta sākuma vēlu autentiski saglabājusies. Tā
ir centrāla būve, tā nav garena būve vienoma, ārkārtāva, bet pēc Kurzemes baznīcu. Un tā ir viena no retajām katoļu baznīcām. Vairāk es nezinu. Jūrkalnē ir katoļu baznīca, bet tur esot tā mužnieka kundze no Polijas nākus. Un Kuldīgas katoļu baznīca. Tur viņi ir Kuldīgas katoļu baznīca. Viņš ir netipiski no ļoti interesanto šo pulksteņu izbūvē, žoņa svārās pakājē. Un arī savu novietoju. Faktiski atrodas vienu kvartālu vidū, nevis tā kā parasti pilsētās baznīcas ir laukumā, bet viņi ne iekšā, kvartālā iekšā viņi atrodas. Dažādos atkursos mēs redzam, bet saglabā šo Kurzemes tipisko telpisko struktūru. Un tā saglabājās līdz pat 20. gadsimtam. Kurzemē tā tradīcija ļoti nostabilizējās. Tas, protams, nebija viduslaiki. 17. gadsimts, baroka idejas nāk šeit, drīzāk tāda renesans, tā klasiski tīrā, no šiem baroka plastiski līkajiem uzslāņojumiem, tāda skaidra renesans forma. Tā ir 3 joma, nav daudz 3 joma, lielākoties viņas ir 1 joma. Lielvircavu, dažkārt ļoti tā it kā 3 joma, bet koku konstrukcijās, un arī kokā, protams, kokā imitēts cilindriski vēl mitējā daļā. Katrai ir kaut kas atšķirīgs. Strupteles baznīca 20. gadsimta beigās atjaunot, viņa bija gandrīz nokostīta padomu laikā Zlēgu baznīca. Nu, tipiskā šī poligonālā altāra apsīme, par ko es runāju, un vienai pusē piebūvētais ģērbkalvārs. Līdzīga kompozīcija tikai ģērbkalvāri aiz altāra gala, Valdemāra pilī. Ādols atšķirās ar to, ka viņi ir ķieģeļu konstrukcijā. Neapmestām ķieģeļu sienām parasti viss viņš ir apmests. Tā ir vienīgā tāda tipa starp senākajām. Tā kā mēs redzam, viens un šis pats tēls, stereotips ir veselā virknē, jau tuvāk mūsdienām, 17. gadsimts, kas ir jau baroka periods, bet joprojām saglabājās šis viduslaicīgais veidojums, tradicionāls. Kultcelt arhitektūrā šīs tradīcijas ir ļoti noturīgas. Pareizticīgie pasludinājuši, ka tas ir absolūts ortodoks baznīcas kanons, ka tās Krievu baznīcas viņām tēls, viņas netaisa modernas, viņas taisa tikai tas augtā Krievu bizantiešu stilā. Lesniekas baznīcas, ko ļoti izpostīja Otrā pasaules kara laikā, šobrīd ir grēta apkuma baznīcas iekārta, faktiski saglāba Rundāls muzejs, kur viņi saros, tas ir tāds izcils baznīcas iekārtojuma baroka laika meistardarbs. Krobiņi, kur mēs redzam iekšā, viņa ir vēlus, tās daudz nav, tās ir platiniem koku pārsegumi. Priekūs baznīca arī pēc Otrā pasaules kara nekas daudz pār nebija palicis. Bet šeit viņi ir atjaunoti. Tad, jāsaka, liela loma spēlēs pazīstamā mākslas zinātnieki, tagad Mākslas zinātņu akadēmijas prezidenta Ojārs Pārīšs. Dažādas iniciatīvas un aktivitāti. Viņš pats ir Priekūles skolā gājis, bet tas ir, varētu teikt, viņa jaunības diena entuziasma produkts, ka Priekūlē baznīca un grupām atzina. Šeit varbūt ne viņa nopelns bija, bet Vērgalē tipiski tā liekas veca Kurzemes baznīca. 85. gadā jau ar būduzeriem brauc iekšā un dienvidu siena jau bija nogāsta tajā baznīcai. Bet jau tā bija perestroikas laiks, tad jau bišķiņ savādāk varēja pret tām lietām, to gājienu, sabiedriskās aktivitātes pārtrauc, un viņš saglāba
Nu, šobrīd viņi ir atjaunoti, protams, pat daudz kas trūkst viņām, bet baznīca joprojām turpina darboties. Tas ir pie pašas Lietuvas robežas Žembāzes dienvidos, Sniegtavas ir Kuldīgas rajonā, nu, dažkārt viņas ir atšķirīgas. Te ir klasicisma laika, protams, ka tas jau ir klasicisma laiks, bet 19. gadsimta jau viest priekšā. Uzes, kas ļoti veci izskatās, tā ir te 17. gadsimta beigas, Ugālē ir smailais tonis, kur nav pārāk daudz, bet ir aprīt baznīcai. Tas ir 18. gadsimta sākums, tas ir agrais baroks, un nerādīšu varbūt iekštāvs. Tā ir atsevišķa tēma, aprīt baznīcai ir fantastisks iekšapdāja. Gan griestu krāsojumi, ēdeļu lukta, biktsoli, kancele. Nu, tas ir viens no Latvijas tādām baroka arhitektūras spēlēm un kaut kāds pilnīgs unikums. Bet ārpus šī te konvencionālā Kurzemes baznīcas tēls. Nu, šeit jau ieskanās jau tā klasiski motīvi, toņi. Lūk, tas ir frontons, ja, pēc definīcijas. Šādi frontoni apkārt toņi pavapēji. Un arī Kandavas baznīcā ir ļoti grazi baznīcas iekārta. Un tas ir jau tipisks baroka laika produkts. Un vienīgā katoļa pašā Rietumu Kurzemē, ko jau iepriekš pieminēja, pa šīm senajām ir Jūrkalnas, viss nav Roso. Jēkabpilsnes kā likums vienmēr ir ziemeļu pusē piebūvēts, tas ir arī Kurzemes piekrastē. Pobas baznīca, tas ir 18. gadsimta beigas, varētu teikt vēlais baroks, un viena no nedaudzajām, kurā baroka formas jau autentiski jau tornī, tas nav ārāks uzslāņojums, bet jau šī tipiskā Kurzemes baznīca ar visām apjomu pazīmēm, bet ļoti raksturīgi baroka portāli. Tas ir kāds unikums. Tā laikā vienīgā no visām tām raksturīgām Kurzemes baznīcām. No barokam viņš portālā šī augšējā daļa, tāds frontoniņš, to sauc par sandriku. Tas bija tāds frontons, ko virs ailes uzvieto. Viņam augšējā daļa ir kā atvirzīta un ir tipiskām barokālajām volūtām. Atvirzīto volūtu sandriks virs portālā. Tā ir tā saudabība šai baznīcai. Un tā pašā laikā projām ļoti atturīgs viņas nāk. Tas viss ir tā, ko es savos Latvijas apceļojumos starpām piefiksēšu un saliku reizdē palaiciskā secībā. Šī pēdējā no Kurzemes hercogists laika baznīcām, un tas ir pēc paša pēdējā hercoga Pētera Bīrona. Viņa iecājas tas pasāvē Sāta baznīcai. Tas ir Tukuma rajonā ļoti skaistā, piekalnē skaistā vietā atrodās šī baznīca. Interesanti, kad viņi bija vaļā, uz kādiem 2 vasarām braucot garām, iebrauc durvis vaļā, luterāņu baznīca, kaut kur mūzikas spēlē. Tā neviena cilvēku neatrāda. Iet viss tā nebūtu mūsu sabiedrībā. Tā bija. Cīrā, tas ir aizpūtis, šos Kurzemes rietumos. Šie 2 kadri ir ielikt, tāpēc, ka pirms vēl, tas ir apmēram 6 gadiem. Kā viss Latvijas baznīcas, tā ir tā pozitīva parādība pēdējā laikā, nu viss bija haotiski kokos ieauguši. Paldies Dievam, šeit zaļie ir apkaroti, jo gan kultūras vēsturē, gan arhitektūrai kaitīgāki un arī dabai par zaļajiem, laikam publiki grūti ir iedomāties. Protams, ka visi stādījumi un kalpis augšie koki tīpaši ir jākopē, jāorganizē šī veģetācija. Maltēki ļoti pazīstām. Ivāni tā šlakāk, tur mokās ar atjaunošanu, braudzēm tik labi iet. Cits ir labi sakopts, nu tas ir jau ar klasicismu pieskatu. Nu, tipisks klasicismu. Šis frontons parādās, tipiski klasiskā īres daļa veidot. Un jau par 19. gadsimta vidum tuvojoties, kad ienāk ļoti raksturīgi
visā Latvijā. Arī Latgalē mēs atradīsim to pašu dabisko laukakmeņu mūrī, izspēlējot viņu kopā ar ķieģeļu ielikumiem. Bet saglabājās šī pat raksturīgā Kurzemes, jau mums pazīstamo baznīcas telpiskā kompozīcija. Jā, apsvērts atrodās šī baznīca. Ne viss, brīvais šī pat 9. gadsimta otra pusi, bet viņi tik liekas, ka būtu nezinu kādiem seniem viduslaikiem atnākuši. Pretī tur ir viens varēns skroks, kas ir viens kultūras piemineklis. Viņš diezgan bēdīgā stāvoklī, bet vēl viņš tur ir. Es varētu teikt, ir savu veidu Latvijas kultūra ainavas viens no simboliem. Vēl daži jau tuvojoties 19. gadsimta beigām. Šis pats Kurzemes baznīcas tēls ļoti interesantiem akmeņu salikumiem. Vietā viņi ir izlikt dažādi ornamenti, tajos skaļi ielā, iespiest akmentiņos un tā tālāk. Paldies!